Labrīt. Andris Linde, cilvēks enciklopēdija. Enciklopēdija mākslas, noformēšanas, estētiskās gaumas jomā. 100%. Pirmais vārds, ko teikt, klausās cilvēks mākslinieks. Var teikt, Sundaru vēsā. Man liekas, mūsdienās tāda cilvēku vairāk nav. Man pirmais noteikti ir vārds skolotājs, mākslinieks, fotogrāfs. Tā ir māksla, fotoaparāts, berete, labs auto un diennakts, kas ir vairāk kā 24 stundas. Jā, un ūsas. Pirmais, ko es noteikti teikšu, tas ir suntaži. Mākslinieks. Principā labāku nevar vēlēties. Tētis, mans tētis. Esmu dzimis 1943. gadā un Ķeipenes pagastā. Suntažos nokļuvu atnākdams mācīties pēc pamatskolas beigšanas, Kastrānas pamatskolas beigšanas 1957. gadā. Mācījos vidusskolas 11. klasi, pabeidzu 1961. gadā un faktiski ar to pašu 1957. gadu es sevi uzskatu par suntažnieku. Andris Linde ir tā kā dinozaurs. Viņš ir ļoti svarīgs. Tajā laikā bija tā, ja kāds pateica Andris Linde, tad arī zināja, ka Andris Linde dzīvo Suntažos. Tā kā suntažu vārdu viņš ir nesis Latvijā pilnīgi droši. Viņš bija kaut kas ļoti liels, ļoti svarīgs un no viņa ieteica mācīties. Andris un suntaži tie ir divi nesaraujami jēdzieni. Andris tā ir suntažu vēsture un noteikti saistībā ar Andris vēlos teikt tādus 3 svarīgus vārdus. Tā ir izdoma, tā ir precizitāte un kvalitāte. Tie ir 3 vārdi, kas raksturo Andri. 10. klasē, kad es mācījos, tas ir 60. gadā apmēram, uz suntažiem atnāca Vilma un Andris Millers, kurš bija direktors vairākus gadus. Vilma bija kultūras dzīves organizētāja un viņa mani iesaistīja noformēšanas darbos. Un ar to arī faktiski es uzskatu, ka sākās mana tāda mākslinieka darbība. Un otrs, kad viņa man iemācīja, kā lai saka, pienākumu un darba kultūru. Es viņu uzskatu par savu otro mammu, kas mani audzināja. Iesāku ar to, kad sāku mācīt zīmēšanu, sagadījās tā, kad aizgāja zīmēšanas skolotāji projām, ja, un man piedāvāja, pat cik es jau tur kaut ko darīju, un toreiz tie nebija tik strikti tie noteikumi, un interese man bija. Aizgāju kursos un varēju sākt mācīt zīmēšanu. Toreiz tā arī tas saucās zīmēšana. Tad drīz bija jāapgūst rasēšana pasniedzu. Tad bija tāds priekšmets kā noformēšana, kur paši izstrādājām skolā programmu un mācījām bērnus, jauniešus noformēt stendus, krāsot sienas un citas lietas, kas ir vides tāda sakopšana saistīta. Tad, protams, nāca kultūras vēsture, pēc tam tā bija, iesākumā bija mākslas vēsture, tad viņi pārvērtās par kultūras vēsturi, un arī no 80. gadu beigām, kad
ienāca skolā datorzinības ar kaut kādu 2000. Gadu apmēram man iznāca apgūt arī šo te priekšmetu un mācīt datorzinības. Nu, tur arī bija interesanti. Tagad tās tehnoloģijas ir kolosālas. Toreiz iesākām ar datoriem, kuriem operatīvā atmiņā bija 27 megabaiti. Ja. Tātad, tagad to vispār nevar apjaust, tā ir vienas fotogrāfijas izmērs. Andris ir brīnišķīgs kolēģis. Tā kā tas viņa dinozauru status man sākumā bija, ka tā, kā es tagad iešu viņam kaut ko prasīšu. Andris ir ļoti, ļoti atsaucīgs, ļoti jauks, ļoti koleģiāls, brīnišķīgs cilvēks. Mans kā kolēģis ir ļoti uzmanīgs, bijūtīgs, vienmēr palīdz savu padomu. Ar Andri kopā sāku strādāt Suntažu avīzes veidošanā 3 gadus atpakaļ. Un viņš kā kolēģis ir ļoti atsaucīgs, ļoti precīzs. Uz viņu var paļauties, ja viņš apsola izdarīt darbu, tad viņš noteikti laikā arī to izdarīs. Viņš arī piespēlē dažādas radošas idejas, kā labāk veidot avīzi. Sākotnēji bija ļoti, ļoti grūti uzrunāt viņu uz tu, jo mums tā vecumstarpība tomēr ir pietiekoši liela un tiešās tās cieņas, kā pret skolotāju un kā pret personību, tas sākuma posms sadarbībā nebija tāds emocionāli vienkārši, bet tagad viss ir sakārtojies un mēs ļoti labi sadarbojamies un avīzī top katru mēnesi. Vai tas ir viegli? Diezi vai? Jo Andra perfektums katrā sīkākajā lietā, ko viņš dara, palūks uztaisīt jebkādu sīko darbiņu. Viņam būs apmēram 8 vai 10 varianti, un līdz ar to arī darot savus darbiņus, vienmēr nākas apdomāties, vai tik to neredzēs Andris. Tā kā viegli tas nav, bet tas ir ļoti patīkami. Kad es atnācu uz šo skolu strādāt, Suntažos bija ienācēji, un Andris jau tajā laikā bija vērtība. Man stāstīja daudz stāstu par mūsu skolas kolēģi, mākslinieku Andri Lindi, un es ar ļoti lielu interesi vēroju, kā viņš strādā, kā viņš sarunājas ar kolēģiem. Tajā laikā viņš vēl bija vizuālās mākslas skolotājs, kultūras vēstures skolotājs. Un tajos gados, manuprāt, šķita, ka skolotāja profesija bija kaut kas īpašs, un Andris ar savu esību pierādīja, ka skolotāja vārds ir liels, un viņa audzēkņi to arī novērtēja, un pret šo skolotāju mākslinieku bija cieņas pilna attieksme. Un šķiet, ka tādu attieksmi skolotājs Andris Linde saņemtu arī mūsdienās, ja viņš strādātu ne tikai kā mākslinieks noformētājs, bet arī kā skolotājs. Skolā, kā kolēģis, noteikti viņš man ir kā priekšzīme. Tāds kolēģis, no kura es noteikti varu smelties padomus, bagātināties viņa pieredzē. Mēs kādreiz skolotājs kolēģis iesmējam, ir Suntažu vidusskolas skolotājas un Lindiņš. Kā klints, vienmēr stingrs, vienmēr blakus, ar atbalstu, ar padomu un, protams, ar savu padarīto milzīgo darbu un ieguldījumu mūsu skolas popularizēšanā, mūsu skolas prestiža darināšanā. Un noteikti viss vizuālais, kas ir redzams mūsu skolā, nav tādas vietas, kur nebūtu Lindiņš pielicis savu pirkstu. Pat ne skolas ārējā izskatā. Tur neko skolas saimnieks bez Lindiņa gudrā padoma nav varējis iesākt. Visi skaistie noformējumi, viss tas ir Lindiņa skats, Lindiņa skatījums un ieteikums. Un mēs visi ļoti priecājamies, ka Andris šo visu mums ierāda, palīdz un ir kopā ar mums. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Ļoti labs kolēģis. Man liekas, ka
Andris ir ļoti atsaucīgs. Ko tu viņam prasi, viņš var jebkurā laikā dabūt gatavu. Kaut vai beidzamā brīdī. Viņš nesūksās, ka viņam maz laika, bet sevišķi noformējumos un dažādos diplomos, arī atzinības rakstos, ko priekš pakastu viņš sagatavo. Tā kā ļoti, ļoti atsaucīgs. Brīnišķīgs kolēģis, manuprāt, inteliģents, pieredzes bagāts, ar atsaucīgs, ieinteresēts visā, ko dara un ar savu izpratni, sapratni par notiekošo un savos uzskatos ļoti jaunavīgs. Esmu darījis ļoti daudz ko citu. Esmu strādājis Rīgā 4 gadus, nostrādāju mākslas vidusskolā, Lietušķās mākslas vidusskolā, kā toreiz sauca. Ar tādu man uzaicināja pēc akadēmijas laikā jau faktiski. Akadēmija beidz 78. gadā, un tad pasniedzēji bija nolūkojuši tur, kad es būtu potenciāls strādāt tajā skolā. Un tādā sakarībā man arī interesēja, kas tad tur ir un kā man vajag gatavot skolēnus, lai viņi varētu tur iestāties. Un tā 4 gadus nostrādāju par zīmēšanas un gleznošanas pasniedzēju. Esmu nostrādājis, neatceros īsti precīzi, bet kādus 8 gadus Mākslas akadēmijā, pedagoģijas nodaļā par rasēšanas pasniedzēju. Tad apmēram 15 gadus darbojos vasarās, bija tāda skolēnu radošā nometne Cēsīs, Varavīksne, kur pulcējās apmēram 70 pāri, citreiz pa 100 skolēni, kuri gribēja apgūt un bija potenciāli apgūt mākslas. Un vasarās 1 mēnesi, tie bija interesanti laiki un ļoti interesanti darbošanās, vai cik tie bija tādi ļoti atvērti un ieinteresēti šie te jaunieši. Ar viņiem varēja realizēt visādākas idejas, kas tikai nāca prātā. Un tas arī bija tāds interesants laiks. Esmu kādus 10 vai 15 gadus strādājis skolotāju kursus, pasniedzis pa visu Latviju. Ir grūti atcerēties, kuros nostūros neesmu bijis. Tad vēl 15, vairāk pišķita gadus vadīju tepat rajona skolotāju metodiskā apvienība, tāda, kur viena priekšmeta skolotāja, teiksim, tad sajiet kopā un apspriež savas problēmas. Tajās visā ietvarā ir rīkots ļoti daudz skolotāju izstādes, ekskursijas, mākslas dienas organizētas gan skolā, gan Ogres rajonā un citādākas aktivitātes. Un vēl jau bijušas sakarā ar fotografēšanu visādas aktivitātes, teiksim, piedalīšanās. 1 dienu Ogres rajonā 2 reizes ir bijusi tāda akcija, kad salasās Latvijas fotografi, un tad fotografē, katram ir izdalīts kaut kāds rajons, un tur viņi fotografē, pēc tam apkopo datus un veido kaut kādus albumus, izstādes un tā tālāk. Viena pēdējā man ar te ir, kur ievieto darbi. Es domāju, ka būšu laikam visilgāk nostrādājušais skolotājs Suntažu skolas vēsturē. Tas ir apaļ 50 gadi par skolotāju. Bet tātad pēdējos tagad gadus es strādāju kā mākslinieks skolā. Un patreiz strādāju 56. gadu.
Gan mans, gan arī, es domāju, ka ļoti daudz suntažnieku vērtējums par Andru ir tāds, ka viņš būtu pelnījis Latvijas valsts apbalvojumu noteikti. Un to mums vajadzētu virzīt un bīdīt šo te apbalvojumu, ja? Viņš nav tikai suntažnieks, jā, viņš ir pasaules cilvēks, Latvijas cilvēks noteikti. Tās viņa idejas, kas ir realizētas un ieceres, kas ir realizētas, ko viņš pats ir darījis. Tas ir brīnišķīgi. Un arī otrs, bet faktiski pirmais, viņš ir lielisks mākslinieks. Un viņš ir mākslinieks, viņa dzimta ir mākslinieki 3 paaudzēs. Arī tas ir reti, kur sastopams tā Latvijā, ka 3 paaudzes ir mākslinieki, gleznotāji, ja? Tas ir vienkārši brīnišķīgi. Un nav tādas reizes, ka arī neaicinot, ka Andris kaut ko nebūtu klāt. Viņš pats zina brīdi un laiku, ka viņam jāpiedalās. Viņš fiksē visus vēstures materiālus, kas saistīti ar suntažiem. Gan estrādes būvniecību, gan darbus kapos, gan jaunais tilts tagad top, ja? Viss, kur tiek realizēta kāda projekta, Andris ir klāt, un viņš visu to fiksē, lai būtu vēsture, lai būtu ko salīdzināt, kā auga attīstās suntaži no 60. gadiem līdz mūsdienām, kā ir veidojušies, kā mainījušies. Un tas viss ir viņa milzīgajā šajā arhīvā skolā, kas glabājas. Tā ir nenovērtējama vēsture un bagātība. Suntažu pagastā vairāk visā, kas saistīts ar vizuālu, jo arī suntažu vidusskola nebūtu tik koša, tik krāšņa, ja nebūtu Andris. Tāpat visi, it sevišķi, ja ienāk skolā, gaiteņi, kāpņa telpas, viss krāsojums bija, kā jau mākslinieks izdomājis, un ar skolnieku darbu viņa vadībā tika viss brīnišķīgi paveikt. Tāpat arī mazā projektā, ko Cidra, mūsu kultūras darbiniece, organizēja tā mājas siena, kur ir skaists suntažu ģērbonis ar visu gaili. Tā kā vizuālā noformējumā, tāpat arī sava suntažu avīze, ko principā no paša sākumā redaktori mums ir mainījušies, bet Andris ir pie avīzes izveidošanas bijis no pašiem pirmsākumiem līdz mūsdienām. Ja saka, ka nav neaizvietojumu cilvēku, tad tas nav par Andri. Jo viņa ieguldījums gan suntažu pagastā, gan skolēnos, gan esošajos, gan bijušajos, tas ir nenovērtējams. Vienā teikumā viņš visā ienesa kaut kāda mākslas darba vērtību. Arī telpās, arī muzejā un, protams, arī visās vēsturiskajās lietās, kas ir apkopotas ar Andra ziņu. Es domāju, ka Andra Lintes ieguldījums ir, varētu teikt, nenovērtējams suntažu vēstures veidošanā, gan fotogrāfijās un visos tajos pasākumos, kur viņš ir piedalījies ar savu kameru un, tā teikt, dokumentējis šos notikumus gan kultūrā, gan skolā, gan tagad veidojot avīzes, pat redzu viņa bildes no jaunās skolas celtniecības pirmsākumiem, no barikādēm, un tas ir nenovērtējums ieguldījums tieši vēstures attīstībā un dokumentēšanā suntažu pagastā. Ja mēs paskatāmies apkārt, planšetes, bet albumi, kronikas ir Andra iesietas, visas bildes, visi attēli, viss ir Andra. Andrs ir ierosinājis skolnieks, ka vajag taisīt tā vīzi. Skolas avīze bija Andra ierosinājums, kaut gan darbiņi pietiek, viņš ierosināja. Visur ir, man šķiet, Andras dators sāk Andras kārtīgi mācīt. Visur Andras līdzi, un ja es rakstu pa skolu, tad visbiežāk kronikās lietojamais vārds ir skolotājs Andris Linde. Es vispār domāju, ka bez Linda Andras mums tāds kā nebūtu. Mums ir ģērbonis. Tā ir otra tāpā. Pagast, tad tas ir Andra ierosināts. Viņš pats nav taisījis, to taisīs Ilza Lībieta, bet tas ir viņa ierosināts.
Un es varētu apbrīnot Andra darbspējas. Viņš var izturēt, aiziet uz pagasta, uz kultūras, katru pasākumu. Uz skolas praktiski lielāko katru pasākumu, filmēt, fotografēt, visu darīt. Tur vajag šausmīgi daudz spēka. Suntažu pagasts, pateicoties Andrim, daudzās jomās ir kā piemērs citiem pagastiem, kā vajag sakārtot savu pagasta kroniku, kā vajag ieraudzīt visu, kas notiek mūsu pagastā, mūsu tuvākajā apkārtnē, kā vajag visu piefiksēt agrā rīta stundā, nofotografēt, saglabāt to nākamajām paaudzēm. Neviens suntažu kultūras pasākums nav iespējams bez Andra klātbūtnes. Un tad, kad mums ir izlaidumi, koncerti, mēs visi ļoti labi zinām, pirmajā rindā, pirmais krēsls pieder Andrim, un tā tam vienmēr ir jābūt. Un vēl daudz gadus, jo mēs vienmēr zinām, ka Lindiņš visu piefiksēs. Tikai nedrīkst Lindiņ tos tuvskatus tik daudz. Pirmais numurs iznāca 1994. gada martā. Un kopš 5. numura es esmu darbojies viņā. Patreiz ir 272. numurs iznācis. Pašos pirmos nepiedalījos vienkārši slimības dēļ. Es biju tad apslimis, diezgan pasmagi, un tā tur nesanāca. Bet tā kopš 5. numura. Un vēl par to ar 5. ir precīzāk kaut kur 5. 6. gada maiņa, tas bija aptuveni 150 numuri jau izdoti, un tad es sāku arī to, kad es pats to avīzi saliku. Līdz tam redaktori brauca uz Ogri, un Ogres tipogrāfijā tur bija speciālisti, kas to darīja, sēdēja pa dienu un lika kopā to avīzi. Un pēc tam es pārņēmu viņu tātad visām fotogrāfijām un visus datorsalikumu. Kādreiz filmēju ar filmas aparātiem, jā, to es nepieminēju. Video filmēšanu es aizrāvies, te kaut kādas 80, 90 video kasetes pierakstīts par skolas notikumiem, bet tā, ka sākās tā digitālā, tad tas vairs nebija aktuāli, un nevienam faktiski vairs nevajadzēja, un arī pārgāja vairāk uz to fotografēšanu. Viņas neizmantoja arī tagad vēl problēma, bet viņas ir interesantas vispār. Viņas iesāka digitalizēt, bet tas ir ārkārtīgi darbietilpīgs laiks un grūti izdarāms. Fotogrāfijas ir 10 000. Diezgan grūti apjaušams, te ir kastes, entās, kuras pilnas ar negatīviem. Visi plaukti ir pilni ar diskiem, kad sākās digitālā fotografēšana. Un tagad pēdējos gadus apmēram es rēķinu, kad ap 10 000 pagastā notikumi tiek, un ap 10 000 skolas notikumi tiek piefiksēti katru gadu bildes, jā. Tātad, parēķinot tur, tie skaitļi ir diezgan apjomīgi. Protams, problēma tagad ir dabūt muzejā viņus sakārtot. Viena daļa ir, protams, arhivēta diskos, bet tas jau vairs nav nopietni. Tur vajag tagad citas jau. Un vēl par tiem veciem negatīviem. Es sācu fotografēt no 60. gadu sākuma. Tagad pameklējot, ļoti interesantas lietas atklājās, jo sevišķi par cilvēkiem. Tagad janvāris nāk 11. barikāžu atcere, pat uztaisīju bildes, kur fotografēts pats fotografēju 15. janvārī 90. gadā jāizdrukā un materiāls pie sienas.
Ļoti liels darbs ir šīs te laika grāmatas veidošana, kurā katru gadu tagad ir kaut kur gadu 70 līdz 120 lapas puses. Un tās fotogrāfijas tiek ieliktas. Un es ceru, ka tas tāds interesants darbs ir no malas arī tiem, kas te kādreiz mācījušies atbraukt un paskatīties, jo sevišķi salidojumos. Interesanti tā pati avīzes salikšana, interesanti ir taisīt projektus, teiksim, krāvas projektus, interjeri, ja. Skolā faktiski gan pilī, gan šķinīte jaunajā nebūs neviena telpa, kurā es nevarētu iet un parādīt, lūk, tas ir mans darbs. Ja? Nerunājot par interjera krāsojumu, tas ir gadiem gājis un šī te jaunā, piemēram, skola arī sen domāts, ir gadiem domāts, kādai viņai vajadzētu izskatīties. Un tā koncepcija ir, realizēta. Pēdējos gados, protams, kad ir kolēģi, kuri ir paši izdomājuši, kādu viņi grib savu kabinetu, ja? Bet lielākoties viss ir šīs te manas ieceres un realizēts tāpat arī pilī. Protams, interesants arī ir afišas, neskaitāmie diplomi, godaraksti, apsveikumi, bukleti, grāmata, kas ir salikta viena no nopietnākajiem svešumā dzītajiem, ko mēs salikām ar Benitu Trasūni, sakūpoja materiālus par suntažu represētajiem, augstu novērtējumu. Tā saņēma okupācijas muzejā. Neskaitām bukleti. Katrs ir interesants faktiski. Katram savu domu, jā, un kad pieiet pie viņa kā pie mākslas darba, ka neatkārtojas. Nav jau tā, ka tu saliktu to avīzīt arī, ka standarti kaut kā salikt. Vienmēr kaut kas gribās kaut ko savu. Vai mēs ļoti ātri iepazināmies. Es atnācu pēc medicīnas skolas pirmo gadu strādāt. Andris mācīja 12. klasē. Tad jau tā, pirmais gads jau neko es daudz nezināju, tikai tik, cik uz skolu gāju. Pēc tam viņš neaizgāja klātienē mācīties, bet sāk strādāt skolā pa laborantu. Un tad noorganizējās deju kolektīvs, tad mēs dejojām deju kolektīvā. Un tā sagadījās, ka vienā pārī dejojām. Tā ļoti draudzīgi braukājām pa koncertiem, pa visām ekskursijām, ballēm un tā tālāk. Tā mēs kādus pēc 3 gadiem apmēram apprecējāmies. Precējušies esam 52 gadus. Saprotošs, izpalīdzīgs, izdarīgs. Es varu teikt, ka ar zelta rokām visus darbus prot. Tādas darbu dalīšanas mājās mums nav. Kurš pirmais mājā, tas ēst gatavojam. Viņam agrāk vispār ļoti patika kulinārija. Patreiz arī viņš maizes cept taisās. Cik es sev atceros, viņš ir. Viņam raksturīgi tas, ka viņš pirmkārt neprot atteikt nevienam, vai tā ir nakts vai diena vai svētki vai vienalga, kas atteikt viņš neprot, vienalga kā viņš izdarīs. Un arī ar idejām dažādām visu laiku. Viņam ir ideju, man liekas, pāri pa galvu. Tikai veikt visu jau nevar un nespēj. Lai turētos veselība viņam un lai turpina dažādas tāds, viņam visādi hobiji ir, kokapstrāde un tā tālāk. Un tāpat bērniem, mazbērniem visādas idejas jānodod. Tā kā, lai tik turās veselība. Es arī no bērnības atceros. Mēs cēlāmies, tētis jau bija skolā.
Mēs gājām gulēt, viņš vēl nebija mājās. Nu, protams, visi tie noformējumi, visi šī te fotodarbi, nu, tas viss prasīs nenormāli daudz laika. Un tas, ka viņu visu laiku kaut kas interesēs, viss jaunais, parādījās pirmie datori. Viņš tajā visā ir iekšā, viņš pašmācības ceļā ir apgūst visas programmas. Un tā, ka viņš spēja vēl citus mācīt, ja? Un tā visu laiku tā nepārtraukt tā deksme, tā jaunības, tā deksme iekšā, ja? Ka nekas nav neinteresants, nekam viņš nejūtas, teiksim, tā par vecu. Nu, par vecu un vispār tu nav. Viņš laikam ir vienīgais cilvēks, ar ko es tā tik ilgi kopā būdam, es nekad mūžā neesmu dzirdējusi, ka viņš par kaut vienu, vienalga, par kaut vienu, kur tiešām būtu jābūt ka izteiktu kādu nosodošu vai frāzi, vai nosodīt. Ja? Viņš var būt paklusējis, ja nebūs, ko teikt, bet viņš nekad nevienu nenopels, neviens sliktu vārdu. Varbūt viņš iekšēji arī nosodīja, bet es nekad, es domāju, viņš saviem padomiem arī nekad neuzpauž. Nekad, varbūt kādreiz gribētos, lai vairāk tev, konkrēti pasaka, nē, tā netieši, bet nekad ar padomu, ja? Bet tas nosodījums, to man gribētos iemācīties arī, ka, nesaku, viņam viss ir. Un arī es domāju, ka to arī pagastu ļaudis var teikt, ka nekad nav bijusi no viņa puses kaut kāda augstprātīga. Vienalga, vai tas ir bijis sētnieciņš apkopējis, vai tas ir bijis augsts ierēdis, tas nekad nav kaut kā savādāk pret izturējies. Un arī skolnieki nekad taču nav šķiroti, ja? Visi viņam ir vienlīdz cienīti. Un, ja pēc citi saka, jā, padomu laikā skolas bija pelēks, es nevienu mirkli. Un tas droši vien arī pateicot. Es tētim, ja, kad lai kas, bet suntažnieki mēs nekad neesam varējuši teikt, mums skola bija nekrāsaina. Mums skola vienmēr bija krāšņa, krāsaina. No pašiem, cik es atceros, no 1. līdz pēdējai klasē. Un labākais tas, ka tajā visā taču mēs paši tikām iesaistīti. Un tas arī man ir nācis no tēta, ja, kad tā vide, kurā mēs dzīvojam, tā ir atkarīga tikai no paša. Ne no viena cita, ja, vai cik viņa būs sakārtota, cik viņa būs estētiska, cik viņa būs krāšņa, tikai no pašiem, ja, vai mēs to gribam, vai mēs negribam, vai mēs daram, vai mēs nedaram. Es, piemēram, ilgi vakardien domāju, teiksim, par to ieguldījumu pagastā, ja man prasa, ko tētis ir, ko viņš ir devis pagastam, tad man liekas, ka, reti kurš vispār Latvijā ir tāds pagasts, kuriem pašiem pieder viena pilnīgi tāda, dzīva fotohronika no, es nezinu, kuriem laikiem, jebkurš akmens, kas ir iemūrēts suntažos, tas viss ir piefiksēts gan fotografijās, gan filmās, ja, un tie bilžu, un pēc tam negatīvu kaudzes, un tagad disku kaudzes, ja, un tās kinofilmas, un pēc tam videofilmās pārdzīts, ja, tas tāda, tāds fotodainu skaps, man liekas, ir reti kuram pagastā. Un tas, protams, jā, tas jau prasīs ir laiku ne tikai pašam tētim, bet arī mēs kā ģimeni droši vien esam atdevuši savu laiku. Un tas ir, tas arī pat tēti raksturīgi, ja, ka viņš vienmēr ir darījis, nevis mazliet, bet krietni vairāk, kā, teiksim, prasa pienākums vai amats, vai skolotāja amats, vai tur noformētāja. Tas vienmēr ir bijis krietni vairāk, un es vienmēr esmu brīnījusies, kā var pietikt laika. Viņam ir tikpat 24 stundas diennaktī, ja, kā jebkuram no mums, bet kā var visu laiku cilvēks mobilizēties darbam. Par suntažu pagastu runājot, es domāju, ka tētis ir pacēlis ārkārtīgi augstu šo te estētisko latiņu, ja. Un es esmu arī taču tomēr citās vietās, gan redzējusi, gan strādājusi, un es redzu, ka te, piemēram, pat katram pirmklasniekam, ja viņam tiek pasniegts tas atzinības raksts vai diplomu, tad viņš ir tādā līmenī, ka tu bez kompleksiem varētu pasniegt gan prezidentam, gan jebkam, ja, augststāvošam, ka tas ir, ka netiek šķirots, kam tu to darbu dari. Tas darbs ir izdarīts viss pēc augstākiem, gan mākslinieciskiem, gan estētiskiem tādiem kritērijiem.
Nu, tas atkal ir tētis, kas šo latiņu, es domāju. Un pie tā jau suntažnieki pieraduši. Varbūt, ka pat vairs nepamanīja, kad mēs, ne mēs varbūt, bet suntažnieki atšķirās. Nu, nekādā ziņā nevajag pēti vai glorificēt vai pārcilvētiskot. Viņš ir tāds pats ar visām savām vājībām, kā jebkurš no mums. Ja? Viņš nav nekas ārkārtīgi savādāks no svešas planētas. Viņš tāds pats kā mēs, vienkārši ar fenomenālu darbu spējām. Un man pat mazā stēle jau zina, kad ja kāds kaut ko nemāk, kā paprasīt Opim, Opis mums visu māk. Un tiešām viņš visu māk, un ja viņš nemāk, viņš tik ilgi urpsīs, kamēr viņš noskaidros. Man liekas, ka viņš, ja vajadzētu, droši arī tamborēt, uztamborēt kaut ko. Bet, te jau arī viss, kas te ir apkārt, tas tev ir viņa. Man bija kādi 5 gadi, 6 neatceros. Tētis beidz akadēmiju, mākslas akadēmiju. Mājās dzīvoklī bija atvesta viņa diplomdarba glezna smēdē. Liela, milzīga glezna, tumši vīri virsū. Un man jau laikam skolotāja gens bija ielikts iekšā, un man bija kaut kur jau dabūts krītiņš, baltais tāfels. Un es jau tētim biju prasījis, ka man vajag tāfelīt, un laikam nebija laika viņu sagādāt vai kaut kā tam līdzīgi, bet pēkšņi parādās istabā šī lielā, milzīgā glezna, kas otrā dienā jāved uz mākslas akadēmiju, jāizstāv diplomdarbs. Un neviens uz brītiņu vai novērsies, vai ir izgājis, vai nav mājās. Un man pēkšņi parādās šī skaistā lielā tāfela, audeklis. Un es rakstu burtus, uzrakstu vienu ciparu un pamanu, ka viņu var nodzēst, uzrakstu otru ciparu. Un tik fantastiski tāfela, un es rakstu. Un atnāk tētis mājās, un tad, kad es ieraudzīju viņas seju, es sapratu, kad ir ziepes tādas satēsības. Es nezinu savu reakciju. Es droši vien būtu uzgājis pa gaisu un vispār. Viņš mierīgi. Kas iekšā darījās, to es varu tikai nojaust šodien, tīri šodien. Viņš mierīgi ievilka elpu. Es tiku izstumta no tās istabas ārā. Kā tas process beidzās, to es pēc daudziem gadiem uzzināju. Es saprotu, ka viņš visu nakti viņu ir šķīdinātā un tīrīs atmazgājis, jo krīt var ieiet visās audeklu porās. Tas jau nav tā kā tu uz kaut kādas stikla vai kaut kur. Un tas ir diplomdarbs, ko tev ir jāizstāv. Ja? Un ja tajā brīdī pat viņš nepacēla balsi, ja, tad tas kaut ko liecina, ja, par viņa raksturu, par viņa spēju savākties ekstrāsas situācijās. Tā, ka tas ir tas skarbākais, par ko man vēl joprojām sirds pirms pārmetumu moka, bet tur es vairs nekā atpakaļ pagriezt nevaru, jā, bet tā lūk, tāpēc es savam bērnam, ja vajag tāfelīt, tad es ātri sagādāju tāfelīt, lai man nav šis jāpiedzīvo nekad. Bet tā ir tāda viena epizode, kas man liekas, ka raksturo viņu, jā, kā balsis tiešām, un tad, kad viņš paceļ balsi, arī bērnībā es atceros, ka vienreiz kaut kā tīm, kad es kaut ko nebija iztrīcis. Tad, kad tētis jau paceļ vēl, tad ir jā. Pie mamām mums ir pierēduši. Viņš vienmēr uzklausa, dod padomus. Pat, ja neprasa. Svētkos vienmēr Opis sēž gada galā, un manuprāt, nebūs neviena svētku, kur viņš nefotografētu, tāpēc mēs visi ir iemūžināts fotografijās. Nekad nezaudēt mīlestību pret mākslu. Un vienmēr radīt arvien jaunus un skaistus mākslas darbus. Vidusskolā un kultūras namā jāsaka, te tāda ļoti pozitīva lieta, man liekas, ir, kad reti kurā pagastā tā ir, kad var algot un saprot, kad vajag mākslinieku. Mākslinieku, kurš veido, tagad ir projekti visādāki, ja, par šo te vidi, bet, es domāju, ka tā ir bijusi mana misija, un to es esmu uzskatījis par savu misiju faktiski visu laiku. Šī te vides veidošana ap sevi, ar visu telpu projektiem, ar noformējumu, kas tur ir. Un es esmu, kā lai saka, mikro uzņēmums, darbinieks un apkalpoju ar saviem pakalpojumiem, tad mākslinieku pakalpojumiem, kultūras namu un skolu.
priecājos, ka tas pats hobijs, gleznošana un šī te mākslinieka darbošanās, fotografēšana, ka tas sakrīt ar to, kas man ir jādara. Ja? Nu, protams, gleznošana tas bija, bet varbūt tas ir aizgājis otrā plāksnē tagad tādēļ, ka pie šiem te noformēšanas darbiem, ko es daru, es pieeju pie katra kā mākslas darba. Tā nav tāda pavirša, ka tu tur atkārtojies, bet katrā es gribu ielikt kaut ko, lai tas būtu tiešām estētiski baudāms un kvalitatīvs. Esmu daudzas mēbeles sataisījis. Gultas, galdus, taburetes, un vislielākais darbs ir dēla mājā. Uzbūvēts vairākas kalpnes, ko es uzskatu par savu meistaru darbu. Viņam ir vienmēr bijis tas, ka ar kaut ko jaunu saskaroties ar šitām pašām trepēm, teiksim. Viņš jau nav, viņš darbosies, darīs, nesanāca vienreiz kaut kas eksperimentu ceļā, sanāks otrais, kamēr viņš dabūs gatavu. Tas rezultāts varbūt pārsteidz arī viņu pašu, teiksim, kad to mēs spējām īstenot, teiksim, faktiski labāk nekā mēs varbūt bijām iedomājušies, ka mēs to izdarīsim. Bet, ir jau savu mīnus atkal visam tam. Viņš realizējot šīs lietas, teiksim, netiek pieglāznošanas, cik gribētu. Es jau reizēm tā kā mēģinu pavārties. Varbūt tomēr vajag arī paglāznot un atpūsties un sev bišķi veltīt. Jo. Mēs jau neviens, kā lai saka, nevar lāpīt pasauli. Nevar būt viens pasaules lāpītājs. Jo vajag arī zināt mēru tam visam, teiksim, un atrast laiku priekš sevī. Un ik sevišķi, teiksim, ja visu mūžu ir skriets, un kad faktiski sunteži, kur, teiksim, vidusskola, viss, kas ir pa mākslas līnī, par teiksim, noformēšanu, par visām pārējām lietām, arī pagasts, ka viss asociējās ar viņu. Ja pasaka viņš, tad Andris, skola, pagasts un tā. Visu mūžu ir skriets. Es domāju, varbūt ir jāiet brīžiem apstāties, padomāt un arī priekš sevi veltīt. Vismaz tagad. Vērtības. Protams, kad šie te cilvēki, kas apkārt ģimene, bērni, mazbērni tagad, ja, ģimene, un nenoliedzam arī darbs, tas, ko es daru, ja, izdarīt interesanti, lai būtu pievilcīgi, citiem interesanti, ja, un kvalitatīvi. Ja. Šī te latiņa, kvalitātes latiņa vienmēr noturēt augstākā līmenī. Novēlējums ir radīt un vēlreiz radīt. Es sapratu, ka Andrim pienācis ir tas jaukais vecums, kad nav vairs pārāk jāiespringst par tādām maizes darba ikdienišķajām lietām. Ka viņš ir jaukajā radošajā vecumā, kad cilvēks var dzīvot pats sev. Mani ir ļoti dziļi iespaidojuši dažas gleznas, kuras esmu redzējusi suntažus. Suntaži man pašai ir tāda ļoti privāta vieta, jo no šejienes nāk mani vecāki daudzās paaudzēs, bet ir tādas tik skaistas vīzijas, kas ir parādījušās Andra gleznās. Man liekas, ka jebkuram, kas nav bijis suntažos, tad viņam gribās atbraukt uz suntažiem, kur ir tā skaistā pils, kur ir tie skaistie sniegi un pļavas, un kur viss ir tik ļoti skaisti. Var novēlēt mūsu vecumā. Var novēlēt tikai, lai turētos pie veselības, lai Dieviņš vēl daudzus gadus dod veselību, ka var kaut ko vēl radoši padarīt. Noteikti es vēlos teikt
kad es esmu lepna, kad Andris ir mūsējais. Un teikt viņam lielu paldies un novēlēt veselību, jo visu pārējo, to visu var nokārtot. Un Andrim es novēlētu, lai viņam vienmēr ir blakus mīļi un sirsnīgi cilvēki, kas viņu atbalsta, jo, kā mēs zinām, ka neviens superīgs vīrietis tāds nebūtu, ja viņam nebūtu blakus sieviete, kas viņu mudina darīt šīs visas labās lietas. Andris ļoti labprāt bauda labu mākslu. Viņam patīk labi koncerti, labas teātra izrādes. Viņš visam pieiet ar tādu pozitīvu, kritisku attieksmi un ar tādu pozitīvu, kritisku vērtējumu. Tas man ļoti patīk. Bet tādu ļoti inteliģentu vērtējumu. Ja? Un sadarboties ar tik radošu cilvēku un interesantu cilvēku ir vienkārši laime, jebkuram, es domāju. Ja? Un novēlēt viņam saglabāt to humoru izjūtu, to ideju banku, kas viņam ir, un to cieņu pret cilvēkiem, darbu un pret viņu idejām un iecerēm. Un spēt stāvēt pāri ikdienas rūpēm, protams, saglabājot optimismu un dzīves prieku un to gaišo skatījumu uz dzīvi. Lai viņam veids katrā ziņā, lai dūšīgs turas veselība un tas viņa humoriņš, tas ir brīnišķīgs. Nu, protams, lai ir laba veselība, lai liela izturība un lai arvien jaunas radošas idejas rodās un lai viņš turpina to darbu pēc iespējas ilgāk, ko viņš ir iesācis tieši tā vēstures arhīvu sakārtošanā. Es zinu, ka viņam ir ļoti liela kārtība bilžu materiālos un ir viegli visu atrast. Lai viņam veicas un izdodas arī turpmāk. Šajos gados var novēlēt tikai vienu veselību. Un vismaz lielāko daļu savas ieceres piepildīt. Andra Lindas vārdā varētu nosaukt, ja kādreiz Suntažos būtu mākslas skola atsevišķi, tad viņi varētu nest šo vārdu, piemēram. Viņš tiešām to būtu pelnījis. Ja mums ir tik daudz bērnu, kas grib nākt mākslas skolā, tas ir pateicoties tam, ka viņu vecākus vai vecvecākus savā laikā mākslas virzienā ir izglītojis Andris. Tā kā viņš ir tā kā ļoti liels spīdeklis. Un es gribētu noteikti, lai mēs suntažnieki iestātos par viņu, un rakstītu par viņu, un noteikti izvirzītu viņu valsts apbalvojumam, un lai viņš to godam, jo viņš to godam ir pelnījis, un lai viņš to godam saņemtu.